Mēs visi zinām, ka mūsu pašsajūta un veselība lielā mērā ir atkarīga no hormonu harmoniskas darbības, bet noteikti ir vajadzīga arī kustība. Kādas izmaiņas sievietes locītavu veselībā izmaina menopauzes kaut kādas pārmaiņas? Kā jau zinām, šajā menopauzes laikā samazinās šis estrogēnu daudzums. Un estrogēna gēni, receptori mums atrodas mūsu locītavu skrimšļos, locītavu membrānās, kas aptver šīs locītavas, saitēs atrodas. Un samazinoties šim skrimšļa daudzumam, arī samazinās locītavu elasticitāte. Un pakāpeniski arī samazinās šis skrimšļa elastība pati, ja, un arī var rasties biežāk šīs traumas šajā vecumā. Arī. Vispirms, ja šādas sūdzības parādās diezgan regulāri, tad jādodās pie sava ģimenes ārsta. Ir jāizmeklējās. Ja daktori neatrod nekādu tādu redzamu cēloni, tad ļoti svarīgi ir pareizi kustēties. Nākošais solis ir doties pie fizioterapeita. Šīm kustībām jābūt pareizām, nepārslogojot konkrētas locītavas. Nedrīkst uzreiz tādu milzīgu fizisko slodzi uzsākt, jo arī šī nepareizā fiziskā slodze veicinās sāpju pieaugšanu. Saki, lūdzu, kāda nozīme ir kolagēnam locītavu veselībai? Kolagēns atkal veido mūsu kaulu un locītavu uzbūvi. Un vienkāršāk, ja saka, ir divi kauli, tad starp diviem kauliem ir jānotiek šīm kustībām. Un, lai notiktu šīs kustības, mums ir jābūt skrimslim. Un atkal šo skrimsli veido šīs kolagēna šķiedras. Un kolagēna šķiedras savukārt mums ir aizņem 80 līdz 70% šo skrimsli. Jā, bet tātad jaunībā šo kolagēnu izstrādā mūsu organisms. Jā, pats viņš izstrādā. Viņš pats izstrādā. Jā. Bet, ja ir radušās pārmaiņas, vai ir vajadzība viņu uzņemt papildus? Jā, protams, ir nepieciešams uzņemt, jo organisms pats nespēja vairs saražot šo kolagēnu. Un tad mēs varam ar vitamīniem, papildu vielām uzņemt šo kolagēnu, lai skrimslis locītavām spētu pats atjaunoties. Mīļās dāmas, vai jūs esat atradušas savu kolagēnu avotu? Es varu padalīties ar savējo. Šveicē ražotu tīrās formas kolagēnu, Cemiogemze, un tagad 2 reizes jaudīgāku. Latvijā tirgu ir piedāvāts Šveices ražotais preparāts Cemiogemze, kura sastāvā ir 1. un 2. tipā kolagēns, kurš ir kombinācijā kopā ar C vitamīnu. 1. tipa kolagēns ir nepieciešams mūsu kauliem un cipslām, kā arī mūsu ādai, un viņš veido aptuveni 90% no kopējā kolagēna daudzuma organismā. Savukārt 2. tipa kolagēns, viņš ir vairāk nepieciešams mūsu locītavu skrimšļiem. Mīļās dāmas, ieprieciniet savas locītavas ar papildus uzturvielām, taču neaizmirstiet arī par fiziskajām aktivitātēm. Tāpēc tagad pievienoju vingrojumus, kuri noderēs ikvienai locītavu izkustināšanai. Pirmais vingrojums, ar ko mēs varētu sākt, tas ir izvingrināt plaukstu locītavas un potītes. Plaukstas iesaistīt kopā ar pēdām. Mēs varam tātad ceļam plaukstus uz augšu un paceļam pirkstu galus un nolaižam. Paceļam pēdiņus un pirkstu galus. Ja? Pēdas un pirkstu galus arī līdz 10 reizītēm atkārtojam šo vingrojumu. Paņemsim mazās bumbas. Tagad bumbu liksim starp ceļiem. Tātad, kā varbūt iepriekš arī bija minējusi, ka ir arī nepieciešami šie spēka vingrojumi arī locītavām. Un tāpēc arī piedāvāšu šādu vingrojumu. Tad bumbas starp ceļiem mēs ieelposim un izelpās saspiežam maksimāli, cik varam to bumbu un noturam līdz 5 sekundēm. Un lēnām atbrim. Tad ar šo mēs panākam gan ceļu locītavām, uzlabojam šo kustību amplitūdu, gan arī nostiprinam arī apkārt esošos muskuļus un saites. Mīļās dāmas, kustieties, mīliet sevi, priecājieties par dzīvi un vajadzības gadījumā pabarojiet arī savas locītavas.